Volkswagen Caddy kļūda par to, ka turbīna kārtīgi nestrādā. Tātad zilais grafiks mums ir faktiskais, un sarkanais ir, ko pieprasa kompis. Kā redzam, zilais grafiks mums praktiski drusku tikai kaut kas notiekās. Klients sūdzās, nav jaudas. Nu, loģiski jaudas nebūs. Un nākošā kļūda mums ir zonde, ka ir bagāts degmaisījums. Nu, tātad loģiski turbīna nestrādā. Degmaisījums ir, klēpu filtrs ieciet un viss pārējais. Nu, mēģināsim saprast, kas tur notiek. Tā, e-gers mums atsaucās. Tātad tur mums it kā viss ir kārtībā. Temperatūra klēpiniekam 96. Diferenciālais spiediens 7,15. 36. Так, коэффициент загрузки. Так. Diferenciālais. Pretspiediens ir. Nu jā, ja visu laiku gājis nepareizi turbīna, tad būs aizsērējums. Tā izskatās grafiki. Pēc skaņas arī dzirdam, kā turbīna nosvilpo. Līdz 1,8, ja. Strādā. Kā lai tagad saka? Ko var paprasīt par darbu, ko citi sačakarējuši? Kā jau neviens neesam bez grēka, ja? Visiem gadās kļūdas. Nu, es cenšos savas kļūdas vismaz pats kaut kādā veidā reaminēt. Labāk būs noslāpēt motoru. Tātad šeit mums ir turbīnai vārsts, vakumnieks, pārbaudījām, strādā. Un tad man pievērs uzmanību, ka viņam tā jocīgi šļauciņa šī te aiziet tur kaut kur apakšā zem motora, kur nevajadzēja būt. N75 vārsts atrodas šeit. Jā. Sāk skatīties trubiņas. Šeit mums ir vārsts elektromagnētiskais, kas aiziet uz EGR dzēsētāju virina klapis. Un šeit iznāca tā, ka vakums pienāk no vakums sūkņa, ja, pienāk uz šejieni aiziet vakums, un no N75 vārsta atnāk atpakaļ uz šejieni, un sanāk tā, ka kāds te ložņājas, un trubas savienojas abus divus vakumniekus, savienojas kopā ar EGR desētāju vakumnieku vienkārši paralēli. Un vārsti stāv gaisā. Bišķiņ paburoties, saliku trubas pareizajos virzienos, nu, mums viss turbīna strādā. Tāds remonts.